X gon' give it to you. Wait for you to get it on your own. X gon' deliver to you. Knock, knock, open up the door, it's real. With the non-stop pop out and stainless steel. Go hard, get... Labrīt visiem! Beidzot ir pienācis vlodziņš. Mēs ar Diānu šodien esam izdomājuši aizbraukt uz Rīgas zooloģisko dārzu. Es pieļauju, ka ļoti daudz ir bijuši zooloģiskajā dārzā savā mūžā. Es arī esmu vairāk kārtīgi bijis. Tagad, laikam, pēdējo reizi es biju 4 gadu atpakaļ, aptuveni. Bet mēs šodien neiesim vienkārši pa standarta apmeklējums zoodārzā. Mēs pamēģināsim trāpīt uz dzīvnieku barošanas laikiem. Mēs mājaslapā ieraudzījām, ka tur noteiktos laika posmos, ik pēc kaut kādām 15 minūtēm, kaut kādās vietās tiek barot dzīvnieki. Līdz ar to, teikt, mēs gribam pamēģināt paspēt uz tiem laikiem un nofilmēt vai pavlogot par to un ieraudzīt, kā tur dzīvnieciņas baro. Starp citu aizmirst pieminēt, ka visa barošana notiek sākot no 11:45 līdz 2 dienā, ja es pareizi atceros. Un pastieties, cik tukšs mežparks, neviena mašīna nebrauc, un tagad ir tikai 11:20. Forši, tas nozīmē, ka mēs varbūt dabūsim vietu, kur likt mašīnu, vai kā? Es jau neatceros, kā īsti bija jādara. Pirmais, kas man iekrita acīs mežparkā ir, ko es neesmu Rīgā īsti novērojis, ir tas, ka T-veida krustojumā ir ar dzeltenu nokrāsoti bortiņi. Daudzās vietās Rīgā cilvēki dabūna sodus, jo viņi paši nevar izmērīt, cik metri ir no krusta, kur drīkst, kur nedrīkst likt. Un šeit civili normāli, bez nekādām pat stāvām cilvēks neliks pie dzeltenās līnijas pareizi un nedabūs sodu. Vismaz forši pārdomāts ir. Nevis vienkārši uztais tā, ka tu nesaproti, vai var vai nevar likt. Nu, esam nonākuši pie Rīgas zooloģiskā dārza ieejas, pie kases, pieaugušie 6, bla, 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 bla. Var pauznos pēc apstīties. Samaksājam 12 eiro. 12 eiro, un tāpēc, ka mēs esam pieaugušie. Saprot, mēs esam pieauguši. Nu, viss sākam meklēt piedzīvojumus. Tāpēc man vajadzēja bērnu biļeti ņemt. Loģiski. Tā, kur ir tabuliņa, kurā ir norādīts cikos, kas un kur ko baro. Tad mēs tagad iesim uz 11:45 kazuāri. Mēs esam ienākuši, rekuroņi, tas tepat tās ejams turien. Tātad mūsu pirmais barošanas objekts ir sekstēnais kazuārs. Tikai es nesaprotu, kā mēs viņu tā nofilmēsim, kurā vietā varēs ieraudzīt, ka viņi kāds baro. Kas viņi? Kameriņa. Labi, bulīts, mans draudziņš. Nu čau, nu kā ir? Ja tu nostāds deguns. Tu tur uzmanīgi. Viktoriņa, nu čau. Ir kazuāri baro? Aiziet, kazuāri baro. Sāk skrienam kazuārus meklēt buļļāvens. Tiek salikta barība kazuāriem, tātad barība izvietota uz zemes un stāsts sieviet visu. Sapulcējās sauc. Kazuārs. Kas tas tāds šuno kazuārs? Dažādi augļi kā banāni, bumbieri, melone, arbuz, kāda ociņa un pēc tam arī našķi. Un kā našķis mēs piedāvājam gaļas un zivs gabaliņu. Zivs gabaliņā esot kazuāru vislielākie kārumi Rīgas zooloģiskajā dārzā. Kāds viņš dusmīgs. Viņam tas raksts priekšā, viņš var pa pūrni iedot kārtīgi. Pareizi kazuāru? Nē. Kazuārs mēs apstījāmies, nākamie pēc programmas ir nilzirgi. Tādi, liela maziņa zirdziņa, tāda uķu. Tad lūk, ejam meklēt viņus tagad. Nu, esam klāti pie nilzirgiem. Te jau arī pilns cilvēkiem. Šeit atnāca tā sieviete, kas ar mikrofonu toreiz par kazuāriem runāja. Viņa laikam arī šeit runās pa mikrofonu, stāstīs, kas notiksies. Baigi bēdīgi izskatās tie tur nilzirgi. Skatīdamies, cik viņam maz klāties. Fāterīts ceļās. Nilzirdziņ kā mikrofona, viņa balss izdzirdēs, reiz piecēlās. Dāmas zina, ka tūlīt nāks dzīvnieku kopējs ar gardumiem. Un abas riktējās uz platformas pusi. Lūk, redzat, Bunte jau piegājis klāt pie sava koka, atstutējis deguns, saka, papa, jā, man no sākuma, jā, pakasi man snīpīti, Bunte ļoti patīk, ka viņai paksta purniņu, un no tūlītās arī tiks vērta vaļā liela mute, un tad gan ieskatieties iekšā. Lūk,
Iespaidīgi patiešām, jā, mute ir liela un kārtīgi ilkņus. Ilkņi nopietni līdz pat 50 centimetru garumā, un tie nav domāti, lai gremotu barību, tie ir domāti, lai aizsargātu. Nu, neildzerīgs paskatījāmies, kā baro. Tagad dosimies tālāk. Pēc programmas nākamie, kas bija? Kas bija nākamie? Nā, nezinu, nākamie ir nezinu. Nu, iesim skatīties nezinu, un tad mēs dosimies tālāk. Mēs reāli satikām Lūsi. Wow, cik viņš ir smuks. Es ceru, ka man ar kanonu sanāks viņu bišķi iefilmēt, lai ieliku kadros. Tā, nu pienācām pie nākamajiem objektiem. Kādiem objektiem? Dzīvnieciņiem. Pekari. Kas ir pekari? Cūciņas maziņas? Kur tur viņi ir? Tūlīt dzīvnieku kopējs var vērst vaļā vārtiņus, un no tagad raudzīt. Un aiziet pirmais viens pats vienkārši. Igoriņš viens pats, un Reka Vladimiriņš, un visi skrien ārā. Guģiņas. Pekariņi. Vienkārši pekariņi. Tātad tie, kas teica, ka tās ir meža cūkas vai meža cūku mazuļi, tā nebija taisnība. Šiem dzīvniekiem ir ļoti attāla radniecība ar cūkām un meža cūkām. Pavērojiet dzīvniekus, dzīvniekiem ir pieauguši un lielāki neizaugt. Tas daudzumā liekas 100 centimetriem. Tādi nelieli dienvidām. Nu, visi pekariņus pametām mazos šļungarīšus pareizi. O, Reku, Gunārs ēd. Gunčiņ. Ej, tu noskādi viņam muku lielu. Nu, tad pekariņus mēs pametām. Nākamie pēc programmas kaut kur būs tie lemūriņi, un tos gribas baigi redzēt. Nākamie būs, ko mēs skatīsimies pērtiķišu, ko baros. Es domāju, ka tas arī būs interesanti. Vienkārši monkī. Es tie tādi, ej, tu nošķiet kā džungļos, ne, bet šajos te viens Āfrika? Nē, kur viņš tādi bija? Šitie te ragaini, viņās ar kanonu pievilksim klāt. Jā, Ungārijas govs tā ir. Tā ir Ungārijas govs? Ungārijas stepju govs tā ir. O, mēs pa ceļam zebras atkām. Nu čau, zebriņi, nu kā iet paskatu smukiņas? Mēs mazliet apmaldījāmies, nevarējām atrast, kur tie mērķi ir un nokavējām sākumu šovam. Bet es ceru, ka mēs paspēsim kaut ko nofilmēt. Nu, pāsties. Reik šitiem ienes tagad paēst. Mazie šlanzarīši, un ir reis iekšā. Vienkārši banānu paņēma. Veselu banānu močīja viens maziņš. Viņš man liekas pa lielu priekš tā, vai viņš par maz priekš tā banānu. Kā arī 3 mēnešu vecumā jau sāk baroties paštāda kļūst patstāvīgāk. Saziņai svarīgāki ir vizuālie signāli, sejas izteiksme un ķermeņa valoda, kas apliecina spalvu. Vienkārši divi tā mēģina piebeigt vienu banānu. Hitrīņa, otrietā vēl viens bratoks atnāca palīgā. Nu, davai, cīnās, čeki. Labi, dodamies tālāk. Nākamais ir pelikānu šovs kaut kāds. Ot, susuriņi, ot šitiem man patīk. Susurīši, mazie šļundzīši. Vai ne? Susuriņi, super, ot šitie ir man mīļākie. Tādi gribētu samīļot, riktīgi pamīļināt. Jāpieliek ar kanonu kadrs kāds. Jā. Mazie susiņi, reka masāžiņi viņam taisa. To es saprotu, viens otru atbalsta, masāžiņu uztaisa. Super. Mazie sungulīši. Atkal mazliet no grafika atpaliekam. Wow. Atnācām pie pelikāniem. Redzēsiet, cik tiem skaisti, spīdīgi, metāliski melns apspalvojums, kā arī nots. Vienkārši kaujās pelikāni. Pēlīgi, pekāno, pepēli. Atceries, Edgar, to dziesmu Kanārijas salās? Pēlīgi, kakāno. Un lielajā rīkles maisā var ietilpt līdz pat 2 kilogramiem gardo zivju, un, maiss kalpo arī likstu veidošanas materiālu pārnēsāšanai, kā arī tas satur sīkus asinsvaļus, kas saskarē ar gaisu, pasargā putnu no pārkaršanas. Šitas pēc dzeloņcūks, ja? Indijas dzeloņcūku. Šitiem te es atceros bērnībā, man sāsīja, ka viņi var izdurt mierīgi cauri plaukstē ar tiem Tagad mēs varam skatīties, kā lemūriņas baros, un tas man patīk. Mazie lemūriņi, čungulīši, mazie... Cūciņi! Kuķ! Man neiedurs! Kuķ! Cūciņas, labi, vai ejam ātrāk lemūras baros, tie mazie susuriņi, čungulīši, mazie čengelīši, benguģīši, guņģulīši. Te ir vēl jaukāk nekā Madagaskarā.
O tā, šitie mazie šlangarīši viņā sēdīs. Tūlīt baros lemūrus un Oskars izdomāja, ka vajag filmēt kā. Jūscieniem jāsaka, tas ir ļoti būtiski arī dzīvnieku kopā. Klausies, tu nezini izmēri tiem disku centriņiem, tos milimetrus? Es tā neesmu vēl viņus nekur pircis, vienkārši es nezinu, cik viņiem ir. Tātad to iespējams apskatīties tur. Dzīvnieks jūtas vienīgi un nav stresā. Jūs redzat arī mammiņu Vavī, kurai uz muguras Es tagad zoodārzā filmēju. dzīvoši pavisam šī gada pavasarī. Bet, nu, šī nav pilnā pusdiena, jā, tātad šī ir tikai Man ir drons. Tātad dzīvniekus barojam ar dažādiem. Ar lemūriņiem jau noskatījāmies. Ar lemūriņiem pastiem es vienkārši tādu mazumiņu mīļumiņu smuguriņā sēž mammai kaut 3 gabalu, man liekas, ne? Ai, jums arī nešķiet, ka Oskars tā kā lemūriņš sēdās? Es tieši pēc lemūriņa izstāvs, vai ne? Man tāda asta kā lemūram. Re, tīģers, fiksāk tīģers. Kur ir? Nav nekur, vienkārši nav paslēpās. Nu jā, mazos lemūriņus izfilmējām, nobildējām. Tur tā mamma nesa sīkos un viņi čurāja pa ceļam. Redzēji? Nē. Man bildi ir, es nefilmēju, bet tur bildi būs. Man nelikšu bildi, kā lemūri čurā pareizi. Nu, tagad mēs dodamies uz nākamo vietu un nākamais ir žirafs. Žirafs ir nākamais. Garie kakli vienkārši, fričens un garie kakli. Un pats cik smuku uz sienām sazīmēt lemūriņu, kaut kāds mākslinieks glaznotājs uzzīmējis. Lācīši. Diana nofilmē tūmā deguna lācīti, ko var ielikt klāt vlogā. Arī pēc kaut kādas susuriņi izskatās, pasties tādi maziņi guņ. Reku, lejā, iedo kameriņu. Pats kā skatos viņu lācīti, deguna lācīti. O, viņu te elektrība ir pievienot. Reku vats ir elektrība, viņš nemaz nevar pastiepties pie manīm. Lūdzu, iedo. Vai arī pat. Ieman kamerā iekrits pie deguna lācīšu, ko viņš viņu darīja. Nu kāpā, ja tu skaties šo video, atceries, tu bērnībā šitā slapa sēdi, teici, ka tev garšo viņas tāds skābens ir. Tikai nesaka, ka tu neēdi. Atkal mēs atpalikam no grafika. Diana fiksāk skrienam žirafs fiks, filmējam, žirafs sēdīs sluņās, vai arī mēs jau nokavējām. O, te vismaz liela sēta nebūs drūzmēšanās ar miljonus cilvēkiem, var no šejienes filmēt. Bļoviens, viņas ir tik gigantisks vienkārši. Vienkārši zooloģiskajā dārzā pa šitām šaurajām ieliņām vienkārši fūri brauc iekšā. No, ko darīt? Kāpēc ne? Ja var jā, pareizi. Vladimirs koordinēja Igoru, kā pareizi braukt. Žirafītes apstājāmies, kamēr starpbrīdīs, kamēr jāapstās uz lāčiem. Tā Diana vai piemučīja ar kanonu, lai var redzēt. Es jums vēlos pateikt to, ka lācis, nu, zini, ir skaties dzīvnieki, kā normāli tur ēd, tusējās. Bet lācis ļoti nelaimīgs. Reāli. Nervozēt, bet viņi iesprostos. Pasties, kā viņš tā psiho. Viņš grib ārā, viņš mums visus norīt. Vienkārši lācīts, maziņš. Gugulīts. Lačkiņš. Aizgāja. Pat kas mums točini paveicies, tas, ka šodien ir vienkārši superīgi labs laiks. Pareizi? Tad visu vasari lietas tikai. Un vējš un lietas, neko nevar filmēt un ar dronu lidināties. Mēs gājām pie tīģeriem un reku, ko mēs sastapām. Lēnā garņā. Vispār nepa ko dzīvē neiespringstot lēnītēm. Vai nebūs? Guruņu rupacīts stipina projām lēnām. Viņš reāli uzvedās tieši tāpat kā Oskars no rītiem. Ko es tiešām neesmu zooloģiskā dārzā redzējis nekad, tas ir tīģeris. Tad mēs stāvam pie tīģera būra un kā vienmēr viņu nevar atrast. Un tad Diana kaut ko gribēja vēl pastāstīt. No. Tīģera dzīves ilgums savvaļā no 12 līdz 18 gadiem, a nebrīvē līdz 25. Tas nozīmē to, ka dzīvojot zooloģiskajā dārzā, tīģeris var nodzīvot ilgāk nekā viņš dzīvo dabā.
Interesanti, vai ne? Mēs dodamies uz tropu māju. Tieši tā, mēs tagad izdomājam, ka mēs vairs ne uz vienu šoviņu neiesim, jo tur tik un tā neko baigi labi var neredzēt. Vienkārši paturpināsim ceļu, iesim tropu mājā. Au! Vari klusāk, tik tā cilvēks, vai? Man bija ļoti baigi. Man arī jau pastos kaut šausmanē tam. Kāpēc sūdi? O, mērkacīts maziņš. Nu, kas slēdzam iekšā kameriņu? Nekad nepēciet kažokus. Nevajag atbalstīt dzīvnieku nogalināšanu. Labi, es saprotu to, ka mēs gaļu ēdam. Bet tas nekas. Tā ir dabīgā atlase, bet tas, ka tur šitie malmednieki močī nosdaļ kažokiem un visādiem vilkņiem. Tieši tā. Miniatūras mērķicītes reku, nu. Kuķi. Mērķicīt. Vienkārši mini mērķicītes aizmočī kaut kur. Jūs zinājāt, ka man ir ļoti bail no krokodīliem? Viņi vienkārši tur tālumā. Starp citu, no tropu mājas man šeit taču ir smukākā vietiņa. Oskars to filmēs krokodils. Viņam jau vispār no kā nav bail. Viņš jau viss dara tikai daļ jums. Viņš varētu pat ielīst, man liekas, pie krokodīliem. Te neviena nav. Nu, diezgan smuki šinī tropu mājā izskatās tā omulīgi. Labi, jāiet ārā. Tur ir izei? Tur nav izei? Es atvainojos, ļoti atvainojos ārzemnieki. Jūs nesapratāt, bet atvainojat. Te ir skats uz ezeru. Vienkārši super. Pasēsimies, kas tur ir, kas tur ne. 5,2. Nu skaidrs. Tikai nebļaut cilvēku kādus. Diana, paņem fotoaparātu, lūdzu. Tikai nebļaut cilvēku skatās. Diana, lūdzu, paņem fotoaparātu. Diana saka, te kaut kas stilīgs ir, kas? Vārdas, johaidī, kāpēc viņas tādas zaļas, tā kā pļackiņas ar te mētājās. Vardītes, šļundzīši. Vienkārši vardītes zaļā krāsā tādā pašā kā šitās lapas. Nu jā, viņas pielāgojās vienkārši, ik viens vispār stūri ielīdz. Krāsēnais dendrobats. Vienkārši tas vārds tāds superīgs, dendrobats. Dendrobat, robobat. Pusi, ko pielic to. Nu čau! Jau tu man neiekanēt, lai tāda toksiskās krāsas tam vārdiem. Vienkārši toksikomalāni. Šitie nevis dendrobati, bet toksikomalāni. Brati? Bati? Droktabāra bati. Vienkārši tik sarežģīts nosaukums izdomā vārdiem. Labi, piedušana lūdzu seikt. Kas tāda pa vārdu? Tā kā man plaukst izskatās. Vienkārši noplacis, vienkārši pļacku. Viss dzīvnieki man ir pļacks. Nu, kā savādāk viņus noraksturot? Vienkārši tīklotais pitons. Tu nosmalīgs, viņš varētu nožņaukt mūs visus. Žēl, ka te stikli tāda netīra. Nevar saprast, viņš ir nenormāli liels. Reku viņam ir pagrieziens, reku mana roka. Man bail. Kas tur ir? Fiksāk! Tu nospējies projām. Fiksāk! Nobildē, iedomā. Nē, netīri. Stikls nevar nobildēt. Labi, fiks skrienam prom, lielā čūska uzbruk. Reku skudras. Kas tās ir pa skudrām? Audei skudra. Skaties. Pasties kāda bilde. Jā, pļackiņa bilde. Labi, kas mums te vēl ir, kas te nav, kas te ir? Tā ir arī tīģera pitons. Wow. Tīģera pitons kaut kur lien. Wow, ko viņš lien par. Kas te ir? Tīģera pitons. Tas, ko mēs filmējam. Nē, reku zeltenā krasā. Igai vannā gulē. Nu, ja viņi draugi. Nē, stikls viņi sadala, redzi? Viņa nav?
Ej, tu nosviņi nekaujās tur savā starpā vienkārši. Arī tie krokodīli, nu, super. Ar labi, ne? Čučiņiem. Kad maziņas ziltiņas viņiem vēl. Nu, tām ziltiņām vienalga nav bail. Tām mazajām ziltiņām mazāk bail no tā krokodīla nekā man. Kas te ir? Wow! Noteikti visādi zirnekļi, kukaiņi. Jā, šitais ir zirneklis. Šis ir dzīves? Nu jā, pasties zāru. Vienkārši pēc zariņa izskatās, nu. Super, nu. Vienkārši malacis kaut kāds pēc zara izskatās. Tarakāns kaut kāds liels. Tas ir 2 punktu laupītāja plakts. Tā ir blakts. Ej, tu nos labdiena kanona pastrādā. Tā, kas mums tad tālāk circenis, nevar redzēt. Milz prusaks. Ej, fuj. Pasties, kāda viņa izskatās visu. Vanbeka prusaks. Vienkārši pasties. Ervīna gadījumā tev šitādi nav mājās? Ej, tu no sienās. Ar noslēgu. Nē, re, kuri? Šitāds, man liekas, mešcemā kādreiz pa pļavām lēkā šitādi tas zirnekļi, ne, bet šitie sienāži. Kas tas uz? Eju, pasties, reku Tiarāns Zarkokainis. Vienkārši pasties, kā viņš izskatās. Šļamgulīt, bunzgulīt, pasties, kāds mīļumiņš. Nu, zaļais lapulīts, reku viņš ir. Reku šitais te ir, kas tur dzīvnieciņš. Lapkukainis. Kas tur ir, spudrs, tas sarkanās. Armijā viņi zina, visi tur močī riktīgi pa šitiem te. Kurš beigās strādnieki, rabaķāks. Viņiem reku vesels ceļš iet, ko viņi močī. Peru melnuls. Vienkārši melni tarakāniņi, kukainīši dzīvo kopā ar šitiem te ar kaut kādiem tārpiņiem. Vai arī tā tārpiņi ir viņa barība? Nezinu. Vai arī otrādi, vai tārpiņi barojās tiem kukainīšiem. Nu, visi tropu māju izsteigājam, tagad dodamies kaut kur paēst, ne? Nē, vajag vēl kādu nobildēt, vēl kāds dzīvnieks. Nē, pēc tam pabildēsim. Tad paskatījāmies, kas ir tropu mājā, un tagad aiziesim kaut kur paēdīsim bišķiņ. Ieturēsim kaut kādas buļoviņas, ka mēs bijām tropu mājā, beidzās saule. Nē, man šis galīgi nepatīk. Reāli, kamēr pastaigājām pa tropu mājā, apmācās laiks. Man liekas, ka lietas vispār sākās. Točna! What the f... Tas galīgi nedara. What? Vajag es gribēju normālu dienu pabaudīt, atpūsties. Vienkārši lietas sākās. Kas tas ir? Negribas vairs neko darīt, braukšu viņu mājās un vairāk neko nefilmēšu. Beidzot mēs ieraudzījām tīģeri. Super, domāju, Diana, fiksāk dod man kameru, vai atfilmē mums jānobildē tīģeris. Beidzot tīģeris mums kadrā. Vienkārši to smuko dienu sabojājas superīgas lietas. Un mēs izdomājam, ka mēs teikt pakavēsim laiku un aiziesim paēst, kamēr lietas līs. Un es ceru, ka pēc tam, kad mēs būsim paēduši, būs atkal saulīt un superīgi labs laiks, vai ne, Diana? Tieši tā. Tieši tā. Kāpēc ne, jau var jāpa? Vienkārši kaut kādu kafejnīcu zoodārzā ejam. Pastīsimies, nekad neesmu teicis. Reps skan latviešu. Juhod ir pilns cilvēkiem. Nu, super. Tā kā līdiņā jāstāv laikam. Ko? Viena buņģiņa €50? Vienā putlītā. Kas tos par cenām? What the fuck? Kāpēc kola €80 maksā? Kas? Kaut prikoli? Siersvāta 40. Nesapratu joku bišķiņ, kas tā pa kafejnīcu. Mēs braucam uz Vilhiem. Mums taču braucam Vilovos paēdīsim. Vai? Ko tu bļ... Un kroči te beigās rindas. Beigās rindas un kaut kā neieviešu uzticību. Sorry, piedodiet lūdzu šitā kafejnīciņa. Nepaēdām, nu. Nu, nepaēdām, nu. Nu? Vienkārši nepaēd. Nu? Kāpēc? Tāpēc, ka kola €50 maksā buņģiņu. Nē, tāpēc, ka man nepatīk smarža. Es tas saku. Labi, tev nepatīk smarža. Es pat nezinu, cik tur ēdiens maksā, bet vienkārši, ja buņģiņi maksā €50, kola, kur 39 centi maksā. Tad iedomājieties, cik tur maksās kartupeļi, kas tagad kilogramā maksā 50 centi. Jā. Vienkārši. Nu, es nesaprotu, kāpēc tādas cenas salikuši. Lūdzu, noplēt. Ko tad? Žīru. Žirafi grib? Ej, tu nost. 5 minūtes? Viņu nevar nopirkt, ar viņu var tikai izīrēt, tā kā pīp. Tātad, vēlreiz par to kafejnīcu. Bāros Vecrīgā pat nemaksā €50 buņģiņu kols. Es domāju, ka tā kafejnīca te ir vienīgā visā šī zoodārzā, tāpēc te ir monopols, viņi var cenas skrot, kā viņi grib. Ne jau latviešu balliņas ģorīs.
Nu, kas ir? Oh, pucītes ar baltām galvām. Pucītes? Buģiņās. Visi ir buģīši un ģuģīši priekš manim. Kukaiņu galvu tur kustina. Reik, šeit ir buhātāji no Urāliem. Oi, nē, Buhāras Urjāls. Sejos bišķi. Nu, lūdzu, ejam skatīties tos Buhāris. Buhārīši. Nebļauj, kur neredz, ka cilvēki kā lieta un domā, ko es te bļauj. Izskatās pēc kaut kāds stirniņas. Āzīši, ne? O, reik, viens kalnos stāv. O, tas ir Buhārs. O, Buhārs vienkārši un pamodās no rīta uz kalnu, nesaprot, kā lejā tik pareizi. Buhāriņ, ko tu tur augšā dari? Viss tev brata, kreka lejā ēda, tu tur augšā stāv. Kas tur notiek, ko? Nu? Pasties, kā tie buharētāji te močījās apkārt, tā kā leparkjūristi. Pasties, kā tie maziņie skrien. Viņi visādi smētās šo strips tais. Kur tas uzlīdz? Vienkārši mazie leparkjūristiņi. Puķ! Nu, viss mūsu ceļojums pa zoodārzu gandrīz iet uz beigām. Es gribēju pieiet pie bratakiem, bišķi atsveicināties pirms iešanas projām. Nu čau. Šitie spļauj, vai ne? Vai kas bija, kas spļauj? Kamieļi? Kamieļi spļauj. Šopēdīs kamieļi, ne? Rīktīgi forša mašīnīt Rīgas zoodārzā, puķītes pārvadā. Nu, Diana, tu tur ielgi vēl? Apstājās. Pacelt misani, pareizi. Cilvēku cūks izmētā apkārt. Pareizi cilvēku cūks nomētā misanis. Jā, es trāpīju. Nu, tad davai braucam maiņās. Pājas neaizgājam. Bērni! Es bērniņu tieši nofilmēju, kā viņš pagriez galvu. Nu, super bērniņš, reku viens utīts vēl las. Davajiem. Mērķiķīši vienkārši super. Nu, viss, mēs te ejam ārā no zoodārza. Vienkārši super bija pareizi. Jā. Tev ļoti patika. Man patika. Ziniet, ko es gribu jums pateikt? No. Tas būs vienkārši tā kā no meitenes ieteikums jums, puiši. Ja es nezināt, kur meiteni saukt uz randiņu, vadat viņu uz zoodārzu, viņai ļoti patiks. Bet tas ir gaumas lieta, protams. Es uzskatu, ka nav, kad pieņemsim labi, vai meitene uz randiņu pasaukt, vai ģimene ar bērniem, vienalga. Ļoti laba vieta, kur pavadīt laiku, jo mēs, man liekas, visas vietas neizsteigājam un jau pagāja pāris stundas. Uz pusdienu vai uz dienu tur točni var pakavēt laiku un arī interesanti visur pastaigāties. Tur ir kaut kāds kafejnīcas, kur kolas buņģiņa €50 maksā, bet tas tā. Lūk, tas bija apskats par Rīgas zooloģisko dārzu. Montēšu to video kopā no divām kamerām, gan no GoPro, gan no Canon. Pastīsimies, kā izskatīsies. Un tad jau tiekamies nākošreiz. Pareizi? Pie ēdama galda. Tiekamies nākamreiz pie ēdama galda. Bet, ja gadījumā netiekamies pie ēdama galda, tad paldies, ka noskaties šo video par Rīgas zooloģisko dārzu. Tiem, kam patīk dzīvnieciņi, tie gan jau pastījās, kam nepatīk, tie vienkārši nospied un izslēdz video. Varbūt kāds nospieda laiku, varbūt kāds atstāja komentāru. Kāds ir tavs mīļākais dzīvnieks? Ot atstāja komentāru zem video. Kāds ir tavs mīļākais dzīvnieks? Mans mīļākais dzīvnieks Ir? kaķis. Mūsu mājās kaķīši? Jā. Man arī kaķīši patīk, tīģeri patīk. Bet Oskara mīļākais dzīvnieks ir suns, viņš vienkārši tagad neatzīst to. Kāpēc? Man īstenībā daudz visi dzīvnieki patīk. Labi, man arī viss patīk. Tāpēc. Man nepatīk čūskas. Čūskas? Vat godīgi. Labi, es sapratu tavu viedokli. Beidzam šo video. Labi, tā visiem. Es tā kā referents tagad Davai tiekamies nākošais kaut kur citā video. Obligāti tiekamies. Čau viņiem. Panda. I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the banner. Legacies, family, wait and see, look like a panda. Going out like a Montana, 100 killers on the helmets. Legacies.